Hasanam Paikeram un Dženkam Džilmazam abiem ir liegta ieceļošana apvienotajā karalistē. Vai zināja, ka viņi ir onkulis un brāļadēls? Interesants fakts. Un, lai gan es neatbalstu nevienu aizliekšanu, es uzskatu, ka vārda brīvībai patiešām jābūt vārda brīvībai, un cilvēkiem jāļauj brīvi iebraukt un izbraukt no valstīm. Šajā visā ir arī kaut kas nedaudz labs, un par to mēs tūlīt parunāsim. Bet vispirms paskatīsimies, kā vispār uzzinājām par viņa aizliekšanu, kas ir traki. Apvienotā karaliste tiešām ir pilnībā kritusi, bet varbūt, ja viņi krīt, tad vismaz viņi sev līdzvelk pasaules ļaunums, piemēram, Hasanu Paikeru. Skatīsimies. Cienījamais Hasans, Dons Paikers, jūsu apvienotās karalistes ETA ir atcelta. Tas nozīmē, ka jūs nevarat ceļot uz apvienoto karalisti bez vīzas. Tas ir tāpēc, ka jūsu klātbūtne apvienotajā karalistē netiek uzskatīta par sabiedrības interesēm atbilstošu. Jūs nevarat pārsūdzēt šo lēmumu. Piesakieties vīzas saņemšanai. Ja jūs joprojām vēlaties ceļot uz apvienoto karalisti, jums ir jāiesniedz pieteikums vīzai, lai mēs varētu detalizētāk izvērtēt jūsu situāciju. ETA atcelšana nenozīmē, ka jums tiks atteikta vīza. Es patiesi klausos, es grasos kaut ko pateikt. Šis ir brīdinājums. Es ceru, ka jūs saprotat, ka rietumu pasaule un liberālā demokrātija ir fars. Un visas tās it kā svarīgās lietas, par kurām viņi apgalvo, ka rūpējās, viņiem patiesībā nerūp. Mēs virzāmies pavisam citā laikmetā. Labi. Tāpēc es nepārtraukti atkārtoju, ka fašisms jau ir klāt, vai ne? Piemēram, administrācija mēģina izsniegt pavēstis pret politiskiem disidentiem Amerikas Savienotajās valstīs vai apvienotajā karalistē, kas pilnībā pakļauti Izraēlas atbalsta organizāciju interesēm. Labi, es bieži neticu vai nepiekrītu tam, ko saka Hasans Paikers. Un, protams, viņš kaut kādā veidā iesaista Izraēlu šajā jautājumā, kas ir patiešām muļķīgi. Bet man šobrīd jāsaka, ka tas, ko mēs redzam apvienotajā karalistē, ir īsts fašisms. Un ir ironiski, ka tieši šis cilvēks to nosoda, ņemot vērā, ka viņš pats ir sociālistiskā fašisma atbalstītājs. Es domāju, paskatieties uz viņa cepuri – demokrātiskais sociālists. Starp citu, jums vajadzētu izpētīt DSA, ja jūs interesē, kā izskatās īsts fašisms. Un tas, ka tas tuvojas Amerikas Savienotajām valstīm. Šis cilvēks ir atklāts marksists. Viņš ir bijis Kubā, un viņam patiesībā ir milzīgas problēmas ar Amerikas Savienotajām valstīm. Un šīs problēmas tikai pieaug, jo viņš ir patiešām briesmīgs cilvēks. Tomēr apvienotā karaliste ir kļuvusi zināmā mērā fašistiska. Es noteikti tā domāju ar visu savu būtību. Un viņiem nevajadzētu liekt viņam vai Dženkam Džilmazam, kurš šeit ir uzrakstījis, man ir liekta ieceļošana apvienotajā karalistē. Es mēģināju iekāpt lidmašīnā uz Londonu, lai apmeklētu Londonu un uzstātos ar runu Oksfordā. Man ir aizliegts kritizēt Izraēlu. Vai mēs vairs esam brīvi? Šī ir rietumu pilsoņu apspiešana no mūsu pašu valdību puses citas valsts vārdā. Atkal neticam, ka viņiem izdevās šo saistīt ar Izraēlas jautājumu, jo, ja esat skatījušies internetā, tam patiesībā nav nekāda sakara ar Izraēlas jautājumu. Iemesls, kāpēc apvienotā karaliste aizliedz cilvēkiem iebraukt, ir tas, ka viņi cenšas izpatikt islamistu vēlētājiem un nevēlas, lai ierodas cilvēki, kuri kritizē rietumu valdības. Un Hasans Paikers un Dženks Džilmās ir bijuši šī procesa priekšgalā. Vienkārši skatoties no kreisās puses, apvienotā karaliste visu laiku, katru dienu aizliedz cilvēkiem no labējās puses, cilvēkiem, kuri publiski atbalsta Izraēlu. Tam nav nekāda sakara ar Izraēlu. Tas ir saistīts ar to, ka apvienotā karaliste cenšas izstumt cilvēkus, kuri kāda iemesla dēļ varētu kritizēt viņu valdību. Bet, protams, viņi nevar neizmantot šo kā iespēju, lai veicinātu visu šo pret Izraēlu vērsto narratīvu. Pret Izraēlu vērsto narratīvu. Ir absurdi pat uz mirkli domāt, ka apvienotā karaliste koncentrējas uz to, lai liektu iebraukt cilvēkiem, kuri ir pret Izraēlu. Tas šeit nav galvenais. Viņi savā domāšanā ir fašisti, un viņi burtiski cenšas neielaist savā valstī nevienu, kurš jebkādā veidā kritizē viņu valdību un tās rīcību, jo tieši tā rīkojas fašistiskas valdības. Atkal, šīs situācijas ironija ir vienkārši smieklīga. Bet es jau šī video sākumā teicu, ka, manuprāt, ir arī dažas pozitīvas lietas tajā, ka viņam tiek liekta iebraukšana. Un es tās tūlīt paskaidrošu. Starp citu, laipni lūgt raidījumā Pushback, es esmu Meira Kā, jūsu vadītāja. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu, lai atbalstītu šo video. Ja jūs ticat tam, ka ir jāpretojās šim neprātam, ko mēs redzam, rietumu pārņemšanai gan no kreisajiem, gan no labējiem, vai arī visiem tiem izliktajiem ekstrēmistiem, kas ir dažādās pusēs – islāmisti, Ķīnas, Krievijas, tas viss ir tiešām traki un mums ir gana, tāpēc mēs pretojamies. Un ja tu piekrīti, ka tam ir jānotiek, tad esi laipni gaidīts, tu esi atradzis savējos. Bet kāds ir labais aspekts šajā visā? Es domāju, ka tas patiesībā ir tas, cik daudz diskusiju un pretrunu tas izraisa. Tas ir fakts, ka Hasans Paikers tagad kļūs vēl slavenāks šīs tēmas dēļ.
Un kāpēc es saku, ka tas ir labi? Tāpēc, ka, manuprāt, cilvēkiem ir jāsaprot, cik bīstams šis cilvēks patiesībā ir. Atcerieties, šis cilvēks ir tiešais veidotājs jauniešu auditorijai, kas nozīmē, ka viņš iefiltrējas jauniešu vidē un ietekmē jaunus vīriešus visā pasaulē ar savām trakajām ideoloģijām. Un šis nav pirmais skandāls, kurā viņš nonācis. Viņš ir nonācis uzmanības centrā daudzu dažādu lietu dēļ, ko ir darījis. Un es runāju par to, ka viņš tiešraidēs elektrošokā savu suni, saka ārprātīgas lietas, kurina vardarbību pret valdības pārstāvjiem. Es domāju, šie ir tikai daži piemēri. Es pazīstu dažus no šiem cilvēkiem. Kopumā viņi ir lieliski cilvēki. Viņi ir aktīvisti. Starp citu, ja jūs domājat, viņš šeit runā par marksistiem, ka viņi ir lieliski cilvēki, taču ar to nebeidzas tas, cik kaitīgi ir Hasana Paikara uzskati. Tas ir neprāts, cik traks ir šis cilvēks. Lūdzu. Paliec man mazuļi. Neviens nenāk. Viņi nenāk, lai tev kaut ko izdarītu. Klausies, tagad uzdošu tev nopietnu jautājumu, jā? Tu protestē? Jā. Lielākā daļa cilvēku to nedara. Tu mēģini panākt, lai tavas prasības tiek uzklausītas. Nē. Nē, man nav prasība. Viņi koncentrējas. Nē. Nē, ne tavas prasības. Es runāju par viņu prasībām. Tās jau ir un tās mainās līdz ar, vai tu esi sociālists? Tu neklausies. Tu esi sociālists, vai ne? Es jau minēju, ko es domāju. Starp citu, Hasans ir viens no tiem cilvēkiem, kas apgalvo, ka Amerika ir pelnījusi 11. septembris. Labi. Viņš patiešām domā, ka Amerika ir pelnījusi 11. septembris. Un viņš ir viens no tiem cilvēkiem internetā, kas izplata šīs muļķības jaunajiem amerikāņiem. Kapitālistu asinīs, ko tas nozīmē? Klausies. Kā būtu, ja mēs tevi pazemotu, tu nolādētais punks? Kā ar to Antifa biedru, kurš vakar sakoda aiz darbiniekam roku? Kā ar šo? Izklausās diezgan traki. Aiz darbinieks, kurš mani vakar sasita, kurš mūs piezīmēja uz zemes. Kā ar tiem, kuri atcerās tos, kuriem virsnieka roka ir? Kā ar to? Man nav ne jausmas, par ko tu runā. Virsniekiem, kuri izsmidzināja pipargāzi. Viņš teica, samērcējiet ielas kapitālistu asinīs. Ko tas nozīmēja? Tas ir. Saucās. Smejas, tu teici, samērcējiet ielas kapitālistu asinīs. Ko tas nozīmē? Paskatīsimies, ko viņš atbildēs. Ko tas nozīmē? Vai cilvēkiem vajadzētu priecāties par aiz darbinieku ciešanām? Nu beidz! Tātad šī ir grupa ar šiem jaunajiem puišiem, un kā šis vīrietis saka, Hasans Paikers ir pilnīgi pareizs. Viņi ir šī krāpnieciskā cilvēku grupa, kas izliekas, ka iestājās par īsto Ameriku, bet patiesībā viņi ir sociālisti un patiešām tic galējai vardarbībai. Mēs to zinām. Mēs zinām, ka tas ir patiesi. Mēs zinām, ka kreisā sociālistiskā domāšana patiesībā ir vardarbīga. Tā patiesībā ir fašistiska. Un nē, es nerunāju par tiem cilvēkiem, kuri ir tuvāk centram pa kreisi un kuri šādi domā par abortiem. Es runāju par tiem cilvēkiem, kuri ir galējībās, kuri patiešām atbalsta teroristiskas organizācijas, piemēram, Antifa. Pastīsimies, ko par to saka Kristofers Rufs. Ir krāpnieks. Viņš ir viltvārdis. Viņš ir krāpnieks un viņš ir viltvārdis. Hasans Paikers ir krāpnieks. Viņš ir viltvārdis. Kāpēc viņš tas ir? Tas ir tāpēc, ka viņš būtībā vienkārši atjauno 60. gadu beigu un 70. gadu sākuma kreiso politisko aktīvismu, kurā radikāļi bija Kalifornijā, Ņujorkā vai Bostonā. Ceļoja uz Padomju Savienību, uz Kubu, uz, kā zināms, komunistisko Vietnamu, un tad padarīja sevi pieejamus kā propagandas instrumentus komunistiskajiem režīmiem. Un tad viņi, kā zināms, koordinēja. Tajā laikā viņi patiesībā darīja interesantākas lietas. Viņi koordinēja partizānu apmācību nometnes Ziemeļāfrikā. Viņi mācījās, kā zināms, kopā ar palestīniešiem izstrādāt bumbas. Es domāju, ko viņš būtībā šeit saka, ir tas, ka tādi aktīvisti kā Hasans Paikers, šie galēji kreisie, kuri apgalvo, ka viņi tiešām ir šeit, lai labotu pasauli un ka rietumi ir tikai krāpšana vai kas tam līdzīgs. Tas patiesībā ir atkārtojums tam, ko mēs redzējām 60. un 70. gados. Un es domāju, ka tas ir fascinējoši, jo toreiz nevienam nebija šaubu, ka ar šiem cilvēkiem ir jārīkojas kā ar nopietniem draudiem amerikāņu dzīvesveidam. Un šodien šie cilvēki pat tiek slavēti. Tagad, kas ir Hasans Paikers? Viņš ir uzmanības kārotājs. Tas ir pamats. Viņam patiesībā nerūp nekas. Viņš vienkārši vēlas būt uzmanības centrā, tāpēc viņi atrod vispretrunīgākās tēmas un nostāda sevi to centrā. Un viņi uzskata, ka aizstāv visu, bet tā nemaz nav. Jūs varat apskatīt dažas video, ko esam veidojuši ar Hasanu Paikeru. Daži viņa iepriekšējie video ir neprātīgi, kur viņš runā par to, kā izturēties pret sievietēm un tā tālāk. Viņi ir publicitātes meklētāji. Viņi vienkārši alkst sabiedrības uzmanības. Un sabiedrības uzmanību viņi tieši arī saņem. Taču jo vairāk cilvēku pievērš uzmanību Hasanam, jo skaidrāk kļūst, ka viņam ir liekta iebraukšana apvienotajā karalistē. Un tā tālāk un tā tālāk.
Jo vairāk cilvēku atklās, kas šis cilvēks patiesībā ir un par ko viņš iestājas, viņš patiešām baidās un nekad neatbildēs uz lietām, uz kurām viņam vajadzētu atbildēt. Viņš teica, samērcējiet ielas kapitālistu asinīs. Nogaliniet viņus! Nogaliniet tos maitas un noslepkavojiet tos maitas uz ielas! Ļaujiet ielām samirt viņu nolādētajās sarkanajās kapitālistu asinīs, vecīt! Es vienkārši gribu, lai jūs saprastu, ka viņš straumē jauniem vīriešiem, normalizējot šādu veidu sarunas, normalizējot šādu veidu uzvedību. Man tas šķiet pilnīgs ārprāts. Atkal, es neticu, ka cilvēkiem būtu jāaizliedz iebraukt apvienotajā karalistē, bet es domāju, ka noziedzniekiem vajadzētu nonākt cietumā. Un es tiešām domāju, ka cilvēkiem, kuri aktīvi kūda uz vardarbību, nevis, ziniet, kā apvienotā karaliste apgalvo, vai kā notika Beļģijā, kur viņi apgalvoja, ka kāds vīrietis pateica kaut ko rasistisku, tāpēc varbūt kāds to varētu interpretēt kā rasistisku. Bet, piemēram, cilvēki, kuri saka, jā, ļaujiet ielām slīgt kapitālistu asinīs, ejiet un dariet kaut ko lietas labā, šāda veida uzvedība ir kaut kas tāds, par ko iespējams cilvēkam vajadzētu atrasties aiz restēm. Es nezinu. Es zinu, ka neviens no saprātīgiem cilvēkiem, kurus es pazīstu, neko tādu neteiktu. Tāpēc varbūt tas ir kaut kas, par ko vajadzētu padomāt. Ko tas nozīmē? To sauc par tēlošanu. Ko tas nozīmē? Vai cilvēkiem tev vajadzētu uztvert nopietni? Dzīvās darbības loma spēle. Vai cilvēkiem tev vajadzētu uztvert nopietni? Pārspīlējums draugu starpā. Tu sasveicies. Tātad viņi saka, ka tas vienkārši bija joks, ko viņš teica, ka ielām vajadzētu uzsūkt cepurē. Tas bija uzkurinājums, tā bija lomu spēle. Es nekad neesmu dzirdējusi tādu izteicienu. Un paldies Dievam, ka neesmu, jo es neuztūros ar cilvēkiem, kuri lietotu tādu vārdu. Bieži runā vārdos, bet kad tu esi nopietns un kad pārspīlē. Tev pašam jāpieņem šis lēmums. Tātad, ja saņem kritiku, tu vienkārši saki, ka bija sarkastisks vai pārspīlēji. Es domāju, ka gandrīz viss, ko es saku, izraisa lielu pretreakciju. Diemžēl no tādiem cilvēkiem, kā jūs to var gaidīt. Kā ir, tā ir. Tas notiek. Vai jūs izvairāties no atbildības par saviem vārdiem? Nav nemaz. Vai jūs strādājāt ar Kubas valdību? Federālē izsauc Hasanu Paikeru uz liecību par braucienu uz Kubu. Vienkārši interesanti atzīmēt. Atvainojiet. Atvainojiet, Ņujorka ir milzīga. Hasans, vai tu strādāji ar Kubas valdību? Hasans, vai tu sadarbojies ar ārvalstu valdībām? Hasans, vai tu strādāji ar Kubas valdību? Jā. Mēs burtiski vienkārši izvairamies no tā, jo viņš galu galā ir pilnīgs un absolūts gļēvulis. Kā jau teicu, arī čenki jogurtam ir noteikts aizliegums, kas ar to nav saistīts. Tikko notika kaut kas neticams. Es devos uz lidostu, lai dotos uz Londonu. Es uzstāšos paneļa diskusijā South by Southwest Londonā un ar 2 runām Oksfordā. Bet izrādās, ka es tomēr nedošos, jo cilvēks pie United Letters teica, jums ir aizliegts ieceļot apvienotajā karalistē. Labi, tātad viņiem aizliedz iebraukt. Vai es domāju, ka apvienotajā karalistē vajadzētu kādam aizliegt iebraukt? Nē, es tā nedomāju. Es domāju, ka savu viedokli par to esmu izteikusi diezgan skaidri. Dženks Džilmas un Hasans Paikers ir radinieki, un man tas šķiet traki, kā viņiem varētu būt vienādas ģenētiskās īpašības. Jo Hasans Paikers, daļa no viņa būtības ir tas, ka viņš ir garš, harizmātisks, izskatīgs, bet Dženks Džilmas izskatās kā burtiski kūstošs cilvēks. Es nezinu, kā vēl viņu aprakstīt. Katrā ziņā galvenais ir tas, ka šie 2 cilvēki ir jāatmasko par to, kam viņi tic. Tas vienkārši ir jādara. Un cerēsim, ka šis strīds, par kuru viņi saka, ka tā ir tikai par Izraēlu, cilvēki patiesībā spēs ieraudzīt, kas tas ir patiesībā. Pastāv kreisā domāšana, kas iznīcina mūsu sabiedrības. Atkal, nevajag viņus aizliegt, vienkārši atmaskojiet viņus. Tā ir man personīgā attieksme pret šo jautājumu. Paldies, ka pievērsāt tam uzmanību.